Sveiki, mani sauc Gvido, jauts kokteļus un sajūtas. Vai jūs ziniet, kas ir Dižona? Dižona ir Francijas upeņu meka. Un, proti, Dižonas mērs Feliks Kīrs pēc Pirmā pasaules kara dedzīgi aizstāvēja pilsētas sadraudzību ideju. Viņš ne tikai uzlaboja sabiedriskās attiecības, bet arī veicināja vietējā produkta atpazīstamību ārpus savu reģionu robežām. Un, proti, tā radās kokteļs Kir Royal, kura sastāvā ir lieliskais upeņu liķērs no Bols, un otra sastāvdaļa ir šampanietis, nu labi, vai nu arī dzirkstošais vīns. Ir pienācis svētku laiks, un tam par godu pagatavosim mūsu dzirkstošo kokteili Karaliskais Kirs, jeb Kir Royal. Kokteils tiek pasniegts šampanieša glāzē, un pagatavošanas metode ir gaužām vienkārši. Ņemam mūsu lielisko Bols upeņu liķēri crème de cassis un 20 ml lejam iekšā šampanieša glāzē. Labi. Nu, ko, un kā pēdējais, kas mums ir nepieciešams, ir šampanietis, jeb dzirkstošais vīns, un tas nu pēc katra ieskatiem, kā maciņš atļauj, un sajaucam šos divus dzērienus kopā. Un jūsu karaliskais Kirs būs gatavs pasniegšanai. Re. Lieliski. Lūdzu, kokteilīts Kir Royal svētku dienām un īpašiem vakariem, un tieši gribēju jums novēlēt daudz laimes jaunajā mērkaķa gadā. Un mazs ieteikums. Nesagaidīt varbūt to mērkaķī, bet gan sagaidiet to sarkanās biksēs. Lai jums labi garšo!